Labdien, kolēģi! Sākam kārtējo mājokļu un vides komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā, kā vienmēr, diezgan daudz jautājumu. Ceru, ka iekļausimies 2 stundās. Sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu par atļauju akciju sabiedrībai Rīgas siltums dāvināt veikt ziedojumu vispārējiem atbalstam Ukrainas sabiedrībai. Lūdzu ziņotājs Ilze Spūle-Statkus. Jā, labdien, godātie deputāti! Lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā, ka Rīgas valsts pilsētas pašvaldībā tika saņemta akciju sabiedrības Rīgas siltums vēstule, saskaņā ar kur tātad sniegt informāciju, ka lēmumu par ziedojumu pieņēms gan valde un padome un lūgts dot arī pašvaldības piekrišanu dāvināt ziedot atbalstam Ukrainai, tātad siltumu, kas būtu Ukrainas vēstniecības ēkai Kalpaka bulvārī 350 MWh apjomā, kas ir aptuveni 13,5 tūkstoši eiro. Un arī tā skaitā biedrības Ukrainas māja Latvijā ēkai Strūga ielā 4. Tā tad vēstulē ir norādīts, ka kopējais siltuma apgādes apjoms varētu būt 650 MWh, un tā kopējā vērtība sasniegtu 58,6 tūkstoši eiro, ņemot vērā tā brīža aprēķināto tātad šo tarifu. Un gan biedrība Ukrainas māja Latvijā, gan biedrībai Ukrainas Latvijas zinātnes un izglītības sporta un kultūras centrs Volija ir piešķirta sabiedriskā labuma organizācijas status. Tāpat arī sabiedrība vēstulē ir izvērtējusi un aprakstījusi atbilstību publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā ietvertajiem nosacījumiem. Arī otrs lielākais akcionārs, kas ir ekonomikas ministrija, tātad valsts puse ir devusi piekrišanu šim ziedojumam. Un arī mēs no savas puses tāpēc virzam lēmumu projektu par piekrišanu šim ziedojumam. Vai jūs nosauktā summa ir domāta vienai sezonai, vienam kalendāram gadam vai kaut kādam garākam periodam? Tātad tas būs laika posms no 25. gada 1. oktobra līdz 26. gada 30. septembrim. Protams, faktiskais patēriņš var variēt. Tā, jautājumi nav? Ir? Jā. Jā. Jā, lūdzu. Cik ilga laika jau šīs atbalsts tiek sniegs, ceļš vēstniecībai? Tātad bija arī 24. gadā lēmums par atļauju veikt šo siltuma apgādes ziedojumu, tātad, un tā esoša atļauja ir spēkā līdz šī gada 30. septembrim. Tātad iepriekšējā apkurs sezona, kas turpinās, jo arī Rīgas siltumam ir cits gada pārskata gads, kas ir saistīts faktiski ar faktisko apkurs sezonu. Tāpēc šie datumi ir šis oktobris, jo no tā sākas jaunā apkurs sezona. Un tās 2 biedrības, tātad 3 objekti kopumā, jā, arī iepriekšējā apkura sezona bija apkurināti pa brīvu. Ja es nemaldos, bija mazāk, nebija visi 3. Nē, iepriekšējā aptūlīt pateikšu, man arī bija atvērts lēmums, bija mazāk objekti. Tā. Tas iepriekšējais lēmums, kas bija pieņemts 24. gada 20. novembrī, paredzēja tātad ēku Kalpaka bulvārī 3 un Strūga ielu 4. Tad pievienojas vēl viena biedrība, jā? Jā. Kalpaka bulvāris, tas ir vēstniecības ēkā, plus Strūgu vēl sabiedrīska organizācija, tad vēl viena klāt. Jā, Baltā iela 10. Kurš izvēlēs pēc kāda principā, jo šobrīd vismaz 10 ar Ukrainu saistītās sabiedriskas organizācijas darbojas Rīgā. Kurš izvēlēs, kam dot? Jā, ja es pareizi šo te siltumu pa brīvu. Es saprotu, protams, kapitāla sabiedrība komunicē ar Ukrainas vēstniecību un uzklausa arī viņu viedokli par to, kam būtu sniedzams šis atbalsts. Un mums ir kaut kāds dokuments no vēstniecības klāt pievienots, jā, teiksim, lūgums apmaksāt siltumu vai iesniegums? Manuprāt, bija jābūt pievienotam lēmuma projektam, jā, no vēstniecības. Ir pievienots bija. Jā, es vienkārši vēl nevaru kaut kā te tībalā. Tad tā kopējā summa, tas ir kaut kādās tādās, tās cenas ir izcenotas balstoties uz
iespēju uz to tarifu vai uz to jauno tarifu. Okay. Jā. Tā, vai, jā, lūdzu, Peterson kungs, lūdzu, jūs komentēsiet? Ilvars Petersons, Rīgas siltumsvaldes priekšsēdētājs. Par summām ir tā, ka tā summa, tad, kad šīs vēstule tapa, tika rēķināta vēl uz tā pirmreizējā tarifa iesniegšana, kas bija rēķināts ar 90,15. Tagad ir iesniegts samazināts tarifs, kuru plāno šonedēļ apstiprināt SPRK, kas ir 83,01, tā kā tā summa būs mazāka, tas ir viens. Otrs, šie norādītie apjomi siltumenerģijai un arī naudas izteiksmē eiro, tie ir maksimālie. Tos mēs norādām kā maksimālos. Tā kā redzēsim, kāda ziema, ja ziema arī tāda pati silta, kā šī bija, tad ļoti iespējams tas gan summa, gan apjoma būs visi mazāki. Summa būs noteikti mazāka. Tāpēc, vai noslēdzoties tam periodam, jūs parakstat kaut kādu aktu ar pašu siltumu saņēmēju? Mēs visu uzskaitam, jā. Okay. Abi vai vēl kādi jautājumi? Jā, Dokpola kungs, lūdzu. Sakiet, lūdzu, šī summā ir paredzēts tarifu paaugstinājums? Jā, šī summa paredz patiesībā augstāku tarifu nekā... Tas, kas ir iesniegts no Rīgas siltuma regulātoram. Tad, kad šis piedāvājums, šī vēstule tika nosūtīta, tad iesniegtais bija augstāks tarifs. Tagad, ko apstiprinās SPRK, ceram, ka apstiprinās, ir zemāks. Tad uz to brīdi bija 90,15 tarifs, un tagad ir 83,01 tarifs. Tā kā, būtu 10 eiro zemāks. Tā kā summa ir objektīvi būs arī mazāk. Bet es varbūt papildināšu, mums domas lēmā tieši šī iemesla dēļ nav minēta summa, bet ir siltumenerģijas apjoms, jo mēs saprotam, ka tas tarifs tajā periodā var mainīties. Tāpēc ir faktiski divi atskaites posmi, tātad maksimāli pieļaujamais ziedojamais siltuma apgādes apjoms un periods, kurā tas var tikt veikts pēc nepieciešamības. Jo jāsaka godīgi, pat ja SPRK jūs apstiprinās tarifu, kas būs spēkā no 1. oktobra, mēs jau tāpat vienmēr ceram, ka pēkšņi būs kaut kādi brīnumi no gaisa nokritīs un mums būs iespēja vēl tarifu samazināt arī sezonas ietveros. Tā kā, tādēļ arī tie fiksētie apjomi ir apjomos, nevis summā. Jā, bet provizoriskā summa ir rēķināta uz pirmreizēju iesniegto tarifu plānu, kas bija 90,15 eiro megavatstunda, bet jau šobrīd SPRK ir iesniegt labojumi ar tarifu 83,01 eiro par megavatsstundu. Siltuma apjoms paliek nemainīgs. Siltuma apjoms paliek nemainīgs, kā maksimāli. Tarifs tomēr var mainīties. Jā. Tāpēc arī šeit ir runa par summām. Nē, lēmumā nav summas, tieši tāpēc. Lēmumā ir tikai apjomi megavatstundās. Es nedomāju, ka tas ir labāk. Pareizāk būtu tomēr apstiprināt nevis apjomu, bet summu. Maksimālā summa mums arī ir zināma, bet viņa noteikti nebūs lielāka. Labi, vai vēl kādam jautājumu vai debatas? Nesaprotu, vai sistēma mums nestrādā, bet jebkurā gadījumā skatīšos gan datorā tie, kas mums ir pievienojušies, gan zālē. Ja nē, tad uzsākam lūdzu balsojumu. To ļoti atvainojos, mums pēdējiem ir. Ir, ok, jā, lūdzu. Labdien, kolēģi! Jā, grūti laiki Ukrainā šobrīd karo, bet es neuzskatu par pietiekošu pamatojumu tādēļ par rīdznieka naudu faktiski, jo visi rīdznieki maksās to palielināt tarifu no 1. oktobra, uzturēt siltumu vēstniecības telpas, jo pati par sevi Ukraina kā valsts nav bankrotējusi. Vēl jo vairāk Ukraina izlaiž brīvajā tirgu savas obligācijas, kas kotējas. Un jūs varat ieguldīt savus līdzekļus, ja jau vēlaties atbalstīt Ukrainu, un pat gūt peļņu, gūt dividendes.
Un, ja mēs runājam par atbalstu biedrībām, jā, viennozīmīgi varētu atbalstīt vienu vai otru aktivitāti, bet ne šāda veidā. Un pats galvenais, jā, apkurināt vēstniecības telpas. Nu, manuprāt, tas ir pārspīlēti. Es nevaru nobalsot šodien par šādu lēmumu. Protams, katrs pieņem savu attiecīgi lēmumu, bet, manuprāt, tā nav laba prakse. Paldies. Latvija nav liela valsts, un mēs nevaram palīdzēt Ukrainai tā kā varbūt kāda no Eiropas lielvalstīm. Bet galvenais ir tas simboliskais atbalsts, ko Latvija var dot. Tajā skaitā Latvijas sastāvdaļa ir Rīga kā galvaspilsēta. Un Rīgai kā galvaspilsētai varbūt ir vairāk iespējas atbalstīt Ukrainu nekā citām mazām pašvaldībām Latvijā. Un es šo dēvētu tikai kā simbolisku žestu un nelielu ārtavu tam, ka Ukraina šobrīd cīnās mūsu labā. Debatas slēdzam. Vēlreiz Pēterslapkungs, lūdzu. Atbildot savam kolēģim, mums ar simboliem jau ir pa daudz. Mums Ukrainas karogi karējas uz katras pašvaldības ēkas, uz katras valsts ēkas. Ja mēs paskatāmies par kopējo valsts atbalstu citai valstī, Ukrainai attiecīgi, ja, tur ir ap miljardu jau eiro kopīgi, ja saskaitīt visu to palīdzību 3 gadu laikā, ja, 3,5 gadu laikā. Un vēlreiz, ja, Ukraina kā valsts nav bankrotējusi. Nav tik slikti viss Ukrainā, lai viņi nevarētu paši apkurināt telpas, ko izmanto savam diplomatiskam dienestam, ja, savai vēstniecībai. Manuprāt, mēs kā pašvaldībā darījām jau, kas bija mūsu spēkos, cik es atceros, iepriekšējais domes sastāvs davinājis autobusus no Rīgas satiksmes, ja, Ukrainas atbalstām. Šeit runa ir par valsts iestādē, par ierēdņiem. Nevis cilvēkiem, kas karo fronte, nē, viņi sēž kabinetos un izsniedz, teiksim, vīzas, ja, saviem, vai jaunas pases saviem pilsoņiem pārsvarā. Es nezinu, kāpēc mums jāupurē šobrīd rīdznieku naudā, lai Ukrainas vēstniecības darboņiem, ja, vai ierēdņiem būtu siltāk sēdēt savu kabinetā. Manuprāt, tas ir acīm redzami. Nevajag šķērdēt rīdznieku naudu šim mērķim konkrēti. Paldies. Daugavpils, lūdzu. Mēs atbalstīsim šo lēmumu. Šeit runa ir ne par simboliem. Simbolika ir svarīga lieta, atbalstam arī ir vieta. Bet šeit vienkārši es gribētu pasvītrot vienu lietu. Kā simboliem, tā arī atbalstam ir jābūt noformētiem pareizi un precīzi. Es nepavēlti uzdevu jautājumu par tarifiem un par visu pārējo, jo šeit ir jābūt pietiekami precīziem, jo šeit ir runa ir ne tikai par palīdzību, bet arī par līdzekļiem un par uzņēmumu darbību. Tas ir uzņēmuma darbības rezultāts, no kura uzņēmums arī dzīvo. Tāpēc, atbalstot šo te lēmumu, es tomēr aicinātu gatavot dokumentus
rūpīgāk. Un viens no piemēriem, tas, kas bija uzdots jautājums, kuru no biedrībām atbalsta Ukrainas vēstniecība. Tas ir svarīgs jautājums, jo nevalstisko organizāciju skaits mums ir milzīgs. Un līdz ar to vai nu mēs atbalstām visus, vai nu mēs atbalstām pēc kaut kādiem kritērijiem. Tas ir arī svarīgi, un turpmāk plānojot šāda veida lietas, tas ir obligāti jāņem vērā. Paldies! Paldies, Dolgova Palakungs. Tā, kolēģi, debatas slēdzam, pārējām pie balsošanas. Uzsākt balsošanu, lūdzu. Tā balsošanas rezultāti pieņemti. Klātienē balsojuši 12 par 1 pret, attālināti. Viņa sistēmā visi nobalsojuši, jā. Viena balss ar roku par pret. Es šodien strādāšu roku režīmā. Jā, par. Tātad 13 balsīm par 1 pret. Balsojums pieņems, bet lūdzu Petersona kungs no Rīgas siltuma, tad lūdzu, tikko jums ir šī te pirmā atbalsta periods ir beidzies 30. septembrī, tad tomēr tā kā precizēt gala skaitļus, apjomus un summas, kas ir sniegtas iepriekš lemtā atbalsta ietvaros un atsūtīt mums to vēstuli, lai mēs komitejas deputātiem varam nosūtīt. Ja? Paldies! Pārējām pie darba kārtības nākamā jautājuma, un tas būtu par grozījumiem Rīgas domes 26. marta 2002. gada lēmumā 1152 par personu, kurām izīrējams dzīvojamās telpas Rīgas pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajās mājās, saraksta numuru 113 apstiprināšanu. Ziņotājs Sarmīta Ivbule. Nē, redzu, ka nē. Kristaps Keišs aiziet uz Sarmītu ir atvaļinājumā. Es ziņošu par 4 kopā, ja drīkst, sarakstu apstiprināšanas. 2., 3., 4. un 5. punktu. Jā, iziešanas komisijā šie saraksti vai adreses ir apstiprinātas. Tātad pirmais jau tik nolasīts tātad saraksts 113, kur ir noņemts neprivatizējumais status Pērnavas iela 5634, kas ir bez ērtībām, koplietošanas telpas. Par jautājumu droši vien vajag kopā uzdot, bet izriešanas komisijā šie visi. Jā, noziņojot pa visiem 4 reizēm. Jā, tad ir grozījumi Rīgas domes lēmumā numur 9456. Tas ir saraksts 111 par adresi Daugavpils iela 48, dzīvoklis 15, bez ērtībām dzīvoklis. Rīgas domes lēmums numur 94 841 ir par adresi Ropažu iela 98 A 26. dzīvoklis, arī bez ērtībām ir dzīvoklis 13 kvadrātmetri. Un Rīgas domes lēmums numur 1060 par sarakstu 102 apstiprināšanu. Stabu iela 53, korpus 2, dzīvoklis numur 11 ar daļējām ērtībām. Lūdzu apstiprināt šos 4 sarakstus. Tā, vai ir kāds pieteicies jautājumiem? Jautājumu nav. Debatēm? Arī neredzu. Jā. Man priekšlikums varbūt pirms balsojam par darba kārtības 2. punktu, vai Bartaševičs kungs, jūs būtu gatavs noziņot šos 4 jautājumus domas sēdē? Kurus 4 jautājumus? Tātad darba kārtības 2. jautājumu par saraksta 113 apstiprināšanu.
un te nākošie, kas ir sarakstā, par tiem, kuriem tikko noziņoja Keškungs. Par šo te dzīvokļu izslēgšanu no kopējā sarakstā, atdodot viņas deputātiem. Es saprotu, kāpēc viņš nevarētu noziņot arī par pārējiem jautājumiem. Nē, domas sēdē ziņo deputāti. Protams, par to protams, jā, atvainojos, nesapratu uzreiz. Nē, tikai par domas sēdē, kurš no mums, lai nav tā, ka tikai es slēgu ziņoju par jautājumiem. Ok, labi, tad līdz ar to mēs varam sākt. Lūdzu, Valērijas Petrovs, lūdzu, debatēm. Ok, labi, tad pārējām pie balsošanas. Darba kārtības otrais jautājums par saraksta 113 apstiprināšanu, kurā mēs atdodam uz atsevināšanu Pērnavas ielas bezvērtību dzīvokli. Lūdzu balsot. Par. Tā balsošanas noslēgusies ar 13 balsīm sistēmā par un 1 Dolgopolu kunga balsojumu par. Tātad lēmums ir pieņemts. Ziņotājs domas sēdē būs Bartaševičkungs. Trešais darba kārtības jautājums aicinu balsot par saraksta 111 apstiprināšanu, no kura izslēdzam dzīvokli bez vērtībām Daugavpils ielā. Uzsākam balsošanu. Tā balsojums noslēdzies, 13 balsis sistēmā, 14 balss par no Dolgopolu kunga, balsojums tātad pieņems, lēmums pieņemts, ziņotājs arī Bartaševičkungs domas sēdē. Ceturtais darba kārtības jautājums par saraksta 109 apstiprināšanu, no kura izslēdzām bezvērtību dzīvokli Ropažielā, kuru nododam atsevināšanai. Lūdzu balsot. Ir kādi iespēja? Balsojums noslēdzies. Uh, 13 balsīm par sistēmā un Dolgopolu kunga balsojumu par klātienē. Ar roku lēmums pieņemts. Tā, pārējām pie balsojuma par darba kārtības 5. jautājumu, proti par saraksta 102 apstiprināšanu, no kuras tiek izslēgts Stabu ielas daļēji vērtību dzīvoklis, kas nodots atsevināšanai. Uzsākam balsojumu. Par. Balsošana sākusies ar novēlošanos. Tā balsojums noslēdzies ar 13 balsīm par sistēmā un klātienē ar roku no Dolgopolu kunga puses. Tātad lēmums pieņemts un ziņosim nākamajā domas sēdē. Ziņotājs Bartaševičkungs. Tā, pirms mēs pārējām pie darba kārtības 6. punkta īsi informācijai. Deputāti lūdza informāciju par Edvarda Smiļģiela 44. Esam saņēmuši šodien vēstuli, pārsūtīsim jo vēstuli tālāk, lai jūs varētu iepazīties.
Tālāk. Gribu īsi varbūt, pirms mēs tiešām pārējām vēl noziņot par nākamajām plānotajām mājokļa un vides komitejas sēdēm. Tātad 9. septembrī mēs aicināsim Rīgas siltumu noziņot par tarifiem un arī varbūt par paplašinātāk, varbūt par jautājumiem, kas arī var skart Rīgas siltumu un tālāko viņu strateģiskos plānus. Noteikti 9. septembra sēde tiks papildināta vēl ar kādiem citiem no mājokļu vides departamenta puses jautājumiem, gatavojoties 17. septembra Rīgas domes sēdei. Bet par tiem mums šobrīd nav ziņa, bet pa pamatēma būs mums tieši Rīgas siltums, tarifi un potenciāli vēl kaut kādas izredzes pat šīs sezonas ietveros skatīties, vai būs kāds potenciāls uz tarifu samazinājumu. Tālāk 16. septembrī mums atkal būs jāsasauc mājokļu vides komitejas sēde, un proti mums darba kārtībā būs jautājums par atkrituma apsaimniekošanas maksu izmaiņām. Saskaņā ar Rīgas noslēgtajiem atkrituma apsaimniekošanas līgumiem. Tātad 3 atkrituma apsaimniekotājiem, kas Rīgā darbojas, ir tiesības uz šo tarifu pārskatīšanu. Viņi ir pacietīgi gaidījuši vairāk kā šo gadu, ko paredz līgumi, ka viņi drīkstētu prasīt pamatoti šo tarifu pārskatīšanu. Tā kā šie tarifi, iesūtītie tarifu projekti mums ir atsūtīti, mēs jums viņus arī nosūtīsim, un 16. septembrī mums būs jālemj par tarifu izmaiņām. Nākamais jautājums būs, diemžēl, arī 23. septembrī plānojas mums sēde, un šī būs sēde, kurā mums var būt tādi lieli nopietni jautājumi, būs nopietni jautājumi, bet nebūs lēmumi īsti jāpieņem. Proti, es esmu saņēmusi ļoti daudz iedzīvotāju, neteikšu, ka sūdzības, bet neziņas vēstules par situāciju, kas notiks pēc 1. janvāra, un kad dzīvojamo māju pārvaldīšana mainīsies, ja šīs nianses attiecībā uz dzīvojamo māju pārvaldīšanu, un arī tā kā neziņa par to, cik iedzīvotāju intereses ir aizstāvētas esošajos Rīgas nama pārvaldnieka nosūtītajos dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgumos, kurus iedzīvotājiem ir aicināts parakstīt. Un es domāju, mēs varētu 23. septembrī tā ļoti plaši apskatīt šo jautājumu, vai izmaiņas, ko paredz dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšanas likums un visas tās izmaiņas, kas saistīts būs ar pārvaldīšanas tiesību maiņu vai automātisko pāreju esošajiem apsaimniekotājiem, ja? Vai tur līdz mums nav no Rīgas domas puses vēl kā īpaši jāpiestrādā, lai iedzīvotājiem kā minimums pareizi skaidrotu, kādas tiesības viņiem ir vai kādas konsekvences būs šim procesam. Mums ir plāns uzaicināt arī valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju no Saeimas puses, kas bija galvenie varbūt lēmēji attiecībā uz šiem procesiem un datumiem, kad tas viss stājas spēkā. Tā kā ja ir vēl kādi priekšlikumi, ko mēs varētu konstruktīvai sarunai uz 23. septembri uzaicināt uz mūsu komisijas sēdi, lūdzu, informējiet mani, un lai mums tā diskusija ir plaša, lai mēs arī līdz galam saprastu to, vai viss ir kārtībā ar šo procesu, kas notiks, un pārējais posmu, kas notiks 1. janvārī. Ja? Lūk, tālāk mums datumi vēl sēdēm nav salikti, bet mums ir tātad drīzumā arī pēc tam jāskata Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza finansiāla saimnieciskās darbības revīzija.
par 24. gadu un arī mājokļu vides departamenta iekšējā audita rezultāti, kā arī audita pārvaldes veiktās revīzijas rezultāti. Un pēc tam arī, es domāju, mums noteikti ilgi nekavējoties būs sēde ar Rīgas namiem, kur mēs noteikti skatīsimies gan visu šo te sociālo māju stāstu, tā skaitā arī dežūrdienestu funkcijas īstenošanu, un iespējams, ka nāk klāt vēl arī kādi strateģisko dokumentu diskusijas. Lūk tā, tas varbūt tā īsi par nākamajiem plāniem. Pirms es došu vārdu Jānim Ikauniekam no Rīgas enerģētikas aģentūras. Tā, un mums palika pagājušajā komitejas sēdē, atvainojos, neizskatīts un nepieņems līdz galam šis te protokols par Rīgas valstspilsētas centralizētās siltumapgādes attīstības stratēģiju, pirmās redakcijas pilnveidošana un otrās redakcijas izstrādi. Mēs vienojāmies iepriekšējā komitejā, ka mēs vēl iesūtīsim kādus priekšlikumus, kā varētu papildināt šo te protokolu, un lūdzu Jāni tad noziņo, kādus priekšlikumus saņēmi, un tad gala versija visiem deputātiem arī ir izsūtīta. Jā, labdien, godātie deputāti, tad tika saņemti divi papildus priekšlikumi un arī ņēmām vērā iepriekš komitejā izrunātās rīcības vai aktualitātes. Būtiskākie grozījumi ietver nelielas izmaiņas šajos nodefinētajos pamatscenārijos, tāpat tās vēlreiz uzsverot, ka scenāriji tiks veidoti ar mērķi atrast lielāko tarifa samazinājumu, taču iekļaut arī šos te virzienus vai fokusus līdzīgi kāds ir Latvijas enerģētikas stratēģijā līdz 2050. gadam un aktualizētajā Nacionālajā enerģijas un klimata rīcības plānā. Lai arī daļai šie dokumenti ir iestrādāti, tad Latvijas enerģētikas stratēģija uz šīs rīcības plāna izstrādes laiku nebija pieejama, nebija saskaņota, bija izstrādes stadijā, līdz ar to ņemot vairāk laiks pagājis, varam to iestrādāt. Tāpat tās arī iekļauts punkts par darba grupu izveidi, kurā tad tiks informēti visas iesaistītās puses un arī kādi risinājumi izdiskutēti. Un ir nodefinēti arī minimālais darba grupas sastāvs ar dažiem no tiem iepriekš saskaņojot, ka būs pieejami. Tāpat tās arī papildus nodefinēts, ka otrā redakcija arī tiks nodota publiskajai apspriedē tās lielākajās būtiskākās izmaiņas. Pēc atsevišķas rīcības tad tiks iekļauts tieši šajos scenārijos un papildinājumos. Tas vismā viss lūdzu atbalstīt. Paldies! Jā, vai ir vēl kādi jautājumi tieši par protokolu? Jautājumu nav. Viens mazs komentārs vēl, bet tas īsti nav nekas protokolā jāpapildina. Protams, tikko bija arī tikšanās ar Rīgas mežiem, un mēs nosecinājām arī, tātad viņi mums sniedz informāciju, kad ir šie degradētie viņu kūdrspurvi, kuros viņi potenciāli redz iespēju arī ražot siltumu, ko varētu arī atdot Rīgas siltumam vai arī kādām no nepieciešamajām uzreiz patais no Rīgas iestādēm. Un viņi lūdza viņus neiekļaut pastāvīgajā darba grupā, bet noteikti ar viņiem tad, kad kaut kāds konkrētais jautājums ir, lai viņi arī ir cieši iesaistīti šajā sakarā. Jā, Cilīns kungs, lūdzu, tātad debatas atklājamie jautājumi nav. Jā, tas jau debatēs, tā kā paldies par ziņojumu, arī paldies par visu šo, kas ir sagatavots. Es gribēju teikt, ka tas noteikti arī neizslēdz iespēju tālāk strādājot pie šīs stratēģijas iekļaut kaut kādas citas lietas, kas šobrīd nav varbūt atrisināts. Bija arī jautājumi pagājušajā reizē Sprindžuk kungs minēja par īpašumu attiecībām un tam līdzīgi, kas varbūt īsti nav tieši pats siltumenerģijas stratēģija, bet noteikti tie jautājumi, pie kuriem ir tālāk jāstrādā, un
un arī pavisam noteikti, kad pēc tam, kad būs varbūt piedāvāts nākošais risinājums, tad, protams, pirms virzīšanas deputāti tiktu jāiesaist pienācīgi un arī sabiedrība ir jāiesaist šajos procesos. Tā kā, ja kaut kas varbūt šobrīd nav pašā protokola lēmumā, tas nenozīmē, ka darbā mēs to nevarētu ņemt vērā un turpināt darbu. Paldies! Aicinu atbalstīt. Tātad lūdzu, kolēģi, ja vairāk uz debatēm neviens nav pieteicies, tad lūdzu lemt un balsot par darba kārtības 6. punktu par lēmumu projektu par Rīgas valstspilsētas centrālās siltumapgādes attīstības stratēģijas 2025–2030 gadam pirmās redakcijas pilnveidošanu un otrās redakcijas izstrādi. Aicinu balsot. Šajā gadījumā nebalsošu, jo man vēl ir vajadzīgs laiks pārdomām. Es nedzirdēju. Jā. Kārtoju. Es par šo jautājumu nebalsošu, jo man ir nepieciešams papildus laiks pārdomām. Paldies. Paldies. Tā balsojums noslēdzies ar 13 balsīm par. Tātad lēmums ir pieņemts. Pārējām tālāk pie darba kārtības 7. jautājuma par Rīgas vides aizsardzības fonda padomi. Esam apzinājuši frakcijas un ir iesniegti frakciju kandidāti padomes sastāvam. Tātad vēsturiski vides aizsardzības fonda padomi vada arī Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs. Es labprāt arī neatteiktos no šīs te lomas arī nākotnē, līdz ar to es piedāvāju sevi kā fonda padomes priekšsēdētāju. Fonda padomes priekšsēdētāja vietniecei priekšlikums ir būt Celīnai Ābelniecei, kā vienai no kompetentākajām vispār vides jautājumos. Mūsu deputātu lokā šobrīd tātad pārējā fonda padomes locekļi Edgars Ikstens, Mārita Lūse, Māris Sprīņģuks, Vladislavs Bartaševičs, Vjačeslavs Stepaņenko, Nikolais Kabānovs un tālāk no Mājokļu un vides departamenta puses vides pārvaldes priekšniece Evija Meģe, no Finanšu departamenta pašvaldības budžeta pārvaldes programma analīzes nodaļas vadītāja Signe Bērziņa un no valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes direktors Kalvis Avotiņš. Tā gandrīz nebija vairs pirms ko noziņot, atvainojos. Jā. Es priecājos. Bet mums bija lūgums no Mājokļu vides departamentam tā īsi ieskicēt, ar ko nodarbojas vides aizsardzības fonda padoma, lai tie deputāti, kas ir jaunievēlētie, varētu saprast, par ko ir stāsts. Lūdzu. Rīgas vides aizsardzības fonda padomi sadalā finanšu līdzekļus, kas ienāk domes budžetā no dabas resursu nodokļa. Un 2024. gadā arī bija piešķīrums no domes vēl papildus 600,000 eiro. Un Rīgas vides aizsardzības fonda padome tiek sasaukta pāris reizes gadā, kad tiek izsludināts konkurss par finansējumu sadalījumu. Tad fonda padome sēdē lemj par iesniegto projektu virzību, lai sadalītu līdzekļus un izstrādātu dažādus projektus. Varu teikt, ka dabas resursu nodoklis tiek sadalīts starp valsti un pašvaldību. 60% ir
nāk Rīgas valsts pilsētai, bet 40% iet valsts budžetā. Un tas tā fonda padomes priekšsēdētājs ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms fonda padomes sēdes apstiprina sēdes darba kārtību, sasauc un vada fonda padomes sēdes, paraksta sēžu protokolus un izrakstus un pārstāv fonda padomu, valsts pārvaldes un citās institūcijās. Mājokļu vides departaments ir tas, kas veic fonda administrēšanas funkcijas. Paldies. Uzsākam jautājumu sadaļu. Viačeslavs Stapaņenko, lūdzu. Jūs pieminējat papildus dotāciju no budžeta 600 000 eiro apmērā pagājušajā gadā, 24. Cik bija tie ieņemumi no dabas resursu nodokļa un cik tad kopējais fondā budžets? Es varu pateikt, cik ir šogad, ir apmēram projektā 364 000, bet tas dotācija tā bija vienreizēja pagājušajā gadā, šogad nav dotācija. Pēc, paldies. Jā, jāsaka godīgi, es līdzīgu jautājumu gribēju uzdot par šīm summām. Man varbūt tas vēl precīzāks jautājums būtu par to, kas tad drīkst pieteikties šajā konkursā, tad, kad jūs izsludinat pieteikšanos uz šiem te līdzekļiem. Var pieteikties visas pašvaldības iestādes, bet mums ir jāsaprot, ka fonda līdzekļus drīkst izmantot tikai atbilstoši dabas resursu nodoklim. Tas ir vides aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, gaisa aizsardzība, tas, kas saistīts ar vides aizsardzību. Un vēsturiski, kas biežāk ir šīs naudas apguvē? Mājokļu un vides departaments. Jā, ja drīkst iekomentēt, tas savukārt liecina to par kaut kādu lieku birokrātisku bišķiņu procesu, ka mēs paši šeit veidojam fondu padomu un paši pēc tam administrējam un paši viņu pēc tam apgūstam. Bet es varu teikt, ka ir arī Rīgas enerģētikas aģentūra ir līdzekļus saņēmusi. Tas nav tikai mēs, tāpatām iepriekš bija arī tad, kad bija izpilddirekcijas, tad izpilddirekcijas pieteicās. Tā kā, galīgi nav tā, ka tikai mājokļu vides departaments, bet, tas mērķis mums ir vienots, tā ir dabas aizsardzība un vides aizsardzība. Jā, Daugu Polūkums, lūdzu. Ļoti vienkārši jautājums. Jūs nevarētu pievest pāris piemērus, kur šo fonda līdzekļu izmantošana nesa tāds vēlamos rezultātus, pie kam interesanti būtu pašu piemēru un izmantotās piešķirtās summas. Paldies. Es varu pateikt, kādas projekti ir uzsākti 25. gadā. Piemēram, projekta pilsētas pļavas teritorija apsaimniekošana, kas jau ir vairākus gadus notiek. Tāpatām koku inventarizācija, novērtēšana Zegušu kalnu parkā, Zaļajā Birzī, Hipokrāta ielas apstādījumos, celiņa atjaunošana Pļaunieku parkā pie bērnu rotaļu laukuma. Tāpatām ideju konkursu bērnu rotaļu laukuma rekonstrukcijai Kronvalda parkā. Sadzīves bīstamo atkritumu specializēto pieņemšanas punktu apsaimniekošana. Arvien vairāk tomēr tiek savākti bīstamie atkritumi no iedzīvotājiem, un pašvaldība ir tā, kas šos specializētos punktus apsaimnieko un nodot tālāk bīstamu atkritumu savācējiem un pārstrādātājiem. Tāpatām ir Rīgas pilsētas atkritumu radītāju un valdītāju informatīvās sistēmas PARIS papildinājumu ieviešana 25. gadā. Tika piešķirt arī līdzekļi gaisa monitoringa stacijām rezerves daļu iegādēji, jo mēs nevaram bez rezerves daļām iztikt, jo mums ir 3 monitoringa stacijas, kurām
diemžēl, arī nolietojas, un mums ir vajadzīgs rezerves daļas. Tāpat suņu ekskrementu konteineru izvietošanas plāns un ieviešana Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, tā bīstamo un pāraugušo papeļu izāģēšana kapsētās, jaunciem kapsētas bāreņu apbedījumu sektoru labiekārtošana un pirmo meža kapsētu Čakstas alejas atkritumu savākšanas konteineru izvietošana puspazemē. Tie ir lielākā daļa no projektiem, kuriem bija piešķirti līdzekļi 25. gadā. Vēl kāds komentārs vai jautājums? Šobrīd jautājuma sadaļa. Nav, tad jautājuma sadaļa noslēdzam. Lūdzu debates. Eināram Celinskim, pirmkārt. Jā, paldies. Es aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu šobrīd, jo skaidrs, ka padomi ir vajadzīgi, ja tāds fonds eksistē. Bet tomēr mums vajadzētu izvērtēt, ja tā ir faktiski pēc būtības budžeta programma, kurā piesakās vienalga vai viens departaments vai vairāk departamenti, tad viņai arī vajadzētu būt kā budžeta programmai, un tas fonds ir lieka birokrātijai. Bet, protams, ir otrs attīstības virziens, kad viņi mēģinātu attīstīt patiešām kā fondu, kad arī ir ārējie projekti, kurā var pieteikties organizācijas, un tad šie projekti tiek izvērtēti un salīdzināti. Tie man nav viedokļi, kurā iet, tad abi viņi būtu skatāmi, bet katrā gadījumā taisīt fondu, kas strādā tikai kā pašvaldības iestādēm, tas nav liederīgi, manuprāt. Bet tas uz priekšu, ja es domāju, ka šī gada laikā to vajadzētu izvērtēt, kādā virzienā mēs viņu attīstam un pagaidām apstiprinām to, kas ir, un ejam uz priekšu. Paldies! Debates noslēdzam. Aicinu balsot par darba kārtības 7. jautājumu, proti pieņemt lēmumu par Rīgas vides aizsardzības fonda padomi. Uzsākam balsošanu. Par. Paldies Māju vides departamenta darbiniekiem, kas atnāca noziņot. Tātad balsojums par 7. jautājumu ir noslēdzies ar 11 balsīm par. Esam lēmuši par un 12. balsi klātienē ar roku. Esam nolēmuši par Rīgas vides aizsardzības fonda padomes iecelšanu. Aicinu Iksteinkungu varbūt noziņot domes sēdē par šo. Paldies. Tālāk pārējām pie darba kārtības 8. jautājuma, proti par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras, Rīgas enerģētikas aģentūra maksas pakalpojumiem. Izrādās ir arī tādi. Ikaunenkungs, lūdzu, kā ziņotāji. Jā, labdien vēlreiz. Tad aģentūra ir izveidota balstoties uz publisko aģentūru likumu. Publisko aģentūru likums nosaka, ka aģentūras izveidošanas mērķis ir pakalpojumu sniegšana, vai pareizi sakot, tiek noteikti kompetence pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to, jebkurai aģentūrai ir jābūt saskaņotiem maksas pakalpojumiem. Šādi pakalpojumi ir jāsniedz. Tad Rīgas enerģētikas aģentūrai šādi pakalpojumi ir bijuši no tās izveidošanas laika. Galvenokārt balstīt uz esošajām kompetencēm, sniedzot pakalpojumus ekspertu un konsultāciju dažādu veidā. Faktiskais sniegto pakalpojumu skaits ir bijis ļoti neliels, gan dēļ pieprasījuma, gan arī dēļ faktiskās iespējas tādu sniegt, kas ir skaidrojams ar kapacitāti. Tad 23. gadā iekšējā audita laikā saņemt komentāru par to, ka jāprecizē Rīgas enerģētikas aģentūras maksas pakalpojumi. Enerģētikas aģentūra 24. gadā mēs detalizēti vērtējām iespēju sniegt pakalpojumus arī tieši ēku atjaunošanas jomā, tādā ziņā, ka
sniegtos kā pilnvarotā persona. Šobrīd mēs esam tāds mentors vai iestāde uzticamības persona, kas pavada ēkas iedzīvotājs atjaunošanas procesa laikā, taču mēs neesam pilnvarotā persona. Un mūsu izvērtējums liecināja par to, ka mēs īsti nevaram uzņemties un sniegt šādu pakalpojumu, kas saistīts ar to, ka, ja mēs sniedzam šo maksas pakalpojumu, tad šai pakalpojumu cenai jābūt konkurētspējīgai tirgu, un līdz ar to mēs kļūstam tieši par tādu pašu pakalpojumu sniedzēju kā Rīgas namu pārvaldnieks. Savukārt, neprasot šo maksu, mēs kropļojam tirgu, tāpatās arī kā pilnvarotā persona. Mēs nevaram uzņemties saistības, līdz ar to šāds pakalpojums. Tad šis ir skaidrojums, kāpēc tik ilgi maksas pakalpojumi nav laboti. Un šobrīd ir sagatavoti maksas pakalpojumi tādas kompetences jomās, kas ir tieši saistīti ar dažādu apmācību sniegšanu mūsu kompetencēs. Līdz ar to aicinu apstiprināt un saskaņot arī maksas cenrādi, ko arī nosaka publiskā aģentūra likums, ka šo maksas cenrādi saskaņo pašvaldība. Paldies! Vai ir jautājumi? Ir. Lūdzu. Drīkst, jā? Lūdzu. Igaunija kungs, jautājums, kur ir tā robeža, kad vēršoties aģentūrā cilvēks vai iedzīvotāju grupa biedrībā var saņemt bezmaksas konsultāciju, pieņemsim energoefektivitātes konsultāciju, ja? Vai kur viņiem būtu jāmaksā? Kur ir tā starpība, kad jāmaksā, kad nav jāmaksā? Jā, tas īstenībā viens arī no tādiem jautājumiem, kas tika precizēts, jo iepriekš energoefektivitātes konsultācijas savā ziņā netika tik detalizēti nodefinēts, un tas ir arī tas komentārs vai iebildums, ko mēs saņēmām. Tad šobrīd faktiski tas maksas pakalpojums ir definēts apmācību veikšana. Līdz ar to maksas pakalpojums sniegt ēkas iedzīvotājiem atbalsta ēku atjaunošanas jomā. Tas nav maksas pakalpojums. Mēs kā pašvaldības sniedzam un izpildam šo funkciju un uzdevumu, kas mums ir noteikts nolikumā, nesniedzot to kā pakalpojumu. Bet līdz ar to arī mēs neparakstam līgumus ar biedrībām, mēs neesam pilnvarotā persona, bet mēs esam konsultanti vai mentori ēkas iedzīvotājiem, sniedzot gan visu nepieciešamo informāciju, palīdzot sagatavot visas veidnes, kas nepieciešams gan balsojumu veikšanai, lēmumu pieņemšanai, gan iesniegšanai automā, tāpatās arī līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, bet faktiski biedrība vai ēkas iedzīvotāja pilnvarotā persona ir projekta īstenotājs. Mēs esam kā palīgs un atbalsts. Un ar to arī tas atšķirās tādā ziņā, ka maksu par mūsu palīdzību vai atbalstu mēs neprasam, taču pilnvarotā persona vai ēkas pārstāvji ir tie, kas fiziski dara šīs lietas. Lūdzu, Švecels kundze. Jā, paldies. Ja iespējams, lūdzu, spiežiet, tev jūs pieskaties. Lūdzu, jā. Es gribēju pajautāt par tām kompetencijām, kur jums sakrita Rīgas nama pārvaldnieks. Viņi arī pelna, cik es nopratu, tieši ar to pašu, ko jūs tikko nosaucāt. Ar konsultācijām, ar energoefektivitāti. Kā jūs, respektīvi, vai jūs sadarbojaties, gan jūsu aģentūra, gan Rīgas nama pārvaldnieks, abi divi piedara Rīgas domai. Un sanāk, viņi par to iekasē, ja es nekļūdos, no viņu atskaitas 3000 eiro. Un sanāk jums tā kā savādāks tas aprēķins. Jā, paldies. Nevar teikt, ka īsti pārklājās tādā ziņā, ka viens ir tas, ka mēs esam doma, mēs nepiedaram domai, mēs esam daļa no pašvaldības, mēs esam doma. Tieši tāds pats reģistrācijas numurs, kā jebkuram citam departamentam. Tikai atsevišķi iestāde, tas ir viens. Otrs ir, ka mēs strādājam ar jebkuriem pārvaldniekiem vai jebkuru pārvaldnieku ēku atsevišķi, ja viņai nav pārvaldnieks, bet ir biedrība vai aktīvistu grupa, kura tad arī šo ēku vēlās atjaunot. Tā skaitā ir atļauts gan automā, gan reāli saņemt līdzfinansējumu
saimnieciskās darbības veicējiem, kurš izīrē savu, pieņemsim, daudzdzīvokļu māju, kamēr tā ir daudzdzīvokļu ēka. Tas, kur mēs fokusējamies, ir tieši informācijas kampaņas, teiksim, visas ēku sapulces un atbalsts, taču mēs neesam pilnvarotā persona, mēs paši nerakstam vai neaizpildam viņu pilnvarojumā, teiksim, nepiesakam dokumentu saltumā vai paši sev vai tam līdzīgi. To dara Rīgas nama pārvaldnieks šādā gadījumā, kā jūs sakat, kur ir tā sadarbība, par ko viņiem ir tad savstarpējas līguma attiecības ar daudzdzīvokļu ēku īpašniekiem. Savukārt mēs veicinām kuram pārvaldniekam šo procesu, lai viņi piesakās pie mums saņemt līdzfinansējumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai un arī nepieciešamības gadījumā konsultējam kādos jautājumos, tā skaitā kā mediātors starp pieņemsim pārvaldnieku un ēkas īpašniekiem. Taču nevar teikt, ka mēs dublējam viens otru funkciju, drīzāk papildinam un jebkuram pārvaldniekam, ne tikai Rīgas nama pārvaldniekam. Cik Rīgas nama pārvaldnieks arī ir jūsu klients, tad sanāk iziet no šā vai nav? Jā, viņi ir piesaka ēkas līdzfinansējuma saņemšanai, bet pat viņi nav varbūt tās pat lielākais, daudz aktīvāks ir gan kooperatīvi, kas vēsturiski saglabājušies, gan kādas biedrības, un šo ēku skaits kopumā ir lielāks nekā RMP vienam pašam. Reāli mājaslapā sadaļā energoefektivitāte ir arī publicēti izsniegtie piešķirtie līdzfinansējumi, tur arī var apskatīties to informāciju. Paldies! Labi, paldies. Jautājumu sadaļu. Ir. Jā, lūdzu, Stakļenko kungs. Ir. Paskaidrojuma rakstā 2. punktā rakstīts fiskāla ietekme uz pašvaldības budžetu, iekļaujot attiecīgus aprēķinus. Jā, un tur redzams, ka prognozējumie ieņēmumi no pakalpojumiem ir 5000 eiro gadā pēc PVN. Attiecīgi jautājums, vai vajadzēja tik sarežģītu procesu tagad virzīt izskatīšanai komitejai, tad domes sēdē, lai pēc tam 5000 gadā tad nopelnīt, man liekas, ka administratīvie izdevumi, ja, administrējot šo te procesu būs lielāki nekā reāli finanšu atdeve. Vai nevajadzētu vienkārši atstāt, vai mēs drīkstējam atstāt šos te pakalpojumus bez cenrāža, bez maksas iekasēšanas no iedzīvotājiem? Publiskā aģentūra likums nosaka, ka mums jāsniedz maksas pakalpojumi, līdz ar to tiem pakalpojumiem ir jābūt, un tas ir tas aģentūras pastāvēšanas mērķis. Tas ir viens. Otrs ir, līdz ar to šiem pakalpojumiem ir jābūt, un tā ir arī rekomendācija no iekšējā audita nodaļas, nenosaukšu tagad pareizi, kā to pārvaldes sauc, bet kas mums tad ir jādefinē, un šī ir tā rīcība, ar kuru mēs labojam to neatbilstību. Tādā ziņā, ka praktiski skatoties, mēs kā aģentūra pozicionējamies, ka mēs sniedzam pakalpojumu paši sev vai pašvaldībai, pildot mūsu funkcijas, un tas ir mūsu pamatfokus un nepieciešamības gadījumā, ja kaut kur ir kādas maksas nepieciešams vai finansējums nepieciešams, mēs mēģinām piesaistīt šo Eiropas finansējumu, tā skaitā rekurtās tehniskās dokumentācijas sniegšanai iedzīvotājiem, lai nebūtu šī maksa jāprasa. Bet savā ziņā formāli šādam pakalpojumiem ir jābūt. Kamēr es esmu bijis amatā šos 4,5 gadus, ir biju, tad viens apmācības vēl šonedēļ būs, tādas ļoti nelielas, un viens ir bijuši tādi reāli sniegti pakalpojumi. Bet nav bijusi arī tādā ziņā lielāks pieprasījums, bet mēs arī nereklamējam viņu kā iespēju, kur mēs vēlamies pelnīt. Tad mūsu mērķis ir sniegt šos pamatfunkciju uzdevumus. Tad faktiski par iepriekšējiem 4,5 gadiem bija tikai 2 maksas pakalpojumi jāsniegt? Faktiski jā, taču tas, kur ir interese par šiem datu pakalpojumiem, kas ir ar šo siltumkārtu, atjaunoto ēku sarakstu, ko mēs izvietojam Ģeo Rīgā, tad bankas interesējās un uzņēmumi, kas ir iesaistīti ESG ziņošanā, un tādā ziņā šie 5000 varētu būt diezgan reāli, pieņemsim, nākamā gada finanšu gada ietvaros. Paldies, vai ka jautājumu nav? Jā, es esmu arī pieteikusies jautājumiem. Daļai Stakļenko kungs aizsāka šo stāstu. Jūs arī sakat, ka tas ir vairāk tāda formāla likuma izpildīšana, šie tarifi, noteiktie, ja maksas pakalpojumu cenrāds, bet tomēr vai jūs pats redzētu lielāku potenciālu Rīgas enerģētikas aģentūrai tirgot savu pakalpojumu? Proti, jūs arī esat jaunā direktora
komisijas sastāvā. Tas arī tāds nedaudz pamudinājums varbūt arī izdiskutēt ar potenciāliem kandidātiem, vai tur ir vērts arī jūsu to kompetenci nedaudz arī tirgot uz āru. Manuprāt, tas, ko mēs esam izdarījuši, ir tieši ar šiem datu pakalpojumiem, līdzīgi arī Rīgas digitālā aģentūra. Šie dati ir apstrādāti, pieejami, publicēti, un ja kādam nepieciešama kaut kādā citā griezumā vai kaut kādā ziņā citādi pielāgojami, tas ir reāls pakalpojums, kurš arī ir nepieciešams. Mēs redzam, ka to pakalpojumu kaut kādā ziņā izmanto arī šobrīd jau nekustamo īpašumu saistītie attīstītāji. Viņi vēlētos arī publicēt savu informāciju, un tad tas maksas pakalpojums tā ļoti praktiski koncentrējās uz šo, un šī noteikti ir joma, kuru vēl var attīstīt arī ar cita veida enerģētikas datu publicēšanu, un tā skaitā arī pēc tam sniegšanu gan nozarei, gan nekustamā īpašuma jomā, gan arī, citiem iesaistītiem. Tas ir tāds reāls pakalpojums. Citi pakalpojumi es īsti neredzu, kas tie varētu būt. Tādā ziņā, ka Rīgas gaismai ļoti konkrēts pakalpojums bija, kad viņi bija atsevišķi pieslēgt strāvu jebkurā pilsētas vietā, jo pie elektroenerģijas stabiem viņi ir vienīgais aģentūra, kas to var izdarīt. Tādā ziņā viņi arī pārstāv šo pakalpojumu, un tāda nepieciešamība ir. Rīgas enerģētikas aģentūra, es īsti neredzu, ka būtu kāda funkcija vai tāda lieta, kas būtu tikai mums un kur citiem nav iespējams. Bet šie dati atkal ir, līdz ar to tas ir tāds reāls pakalpojums, ko arī papildus ir iespējams izmantot un arī attīstīt tālāk. Okay. Par to droši vien vēl varam padiskutēt, tad, kad mums būs jaunie kandidāti uz Rīgas enerģētikas aģentūras direktoru vietu. Tad noslēdzam šo jautājumu sadaļu. Debatēm skatos arī. Jā, atvainos, Dalgpalkungs. Lūdzu. Priekšsēdētājai bija ļoti labs jautājums par aģentūras iespējām vispār nākotnē. Ne tikai pakalpojumu jomā, bet vispār kā iestādes turpmākam liktenim. Jūs varbūt zinat, ar ko ir sākusies aģentūras vēsture. Varbūt jūs atceraties Māju Rubīnu un tās idejas, kas bija liktas aģentūras dibināšanas pamatā. Jo toreiz bija viens projekts, ko virzīja aģentūra. Viņš bija ļoti svarīgs projekts pilsētai. Tie bija individuālie siltuma regulātori mājās. Tā bija viņas iniciatīva. Aģentūra strādāja pie tā, izpildītāji bija ļoti dažādi. Pēdējā vietā bija nama pārvaldnieks, jo to darīja citas iestādes, piedodiet, ne nama pārvaldnieks Rīgas siltums, to darīja citas iestādes un citas uzņēmējas sabiedrības. Varbūt arī padomāt tādā virzienā par konkrētiem virzieniem, ko varētu uzņemties veikt enerģētikas aģentūra, un tas ir jautājums arī topošam aģentūras direktoram. Paldies! Jā, esmu zināms un pazīstams un tādā ziņā informēts par gan izveidošanas gaitu, gan par tā brīža aktivitātēm uzdevumiem. Kaut kādā ziņā mēs neīstenojam radikāli citādākus rīcības, kā tas bija Rubīnas kundzes laikā. Vienkārši esam spējuši, tā skaitā ar šiem daudziem Eiropas Savienības projektiem, tos mērogot lielākā mērā, gan energo pārvaldību, gan šo atbalstu daudzdzīvokļu ēkām, un ne tikai energo audits, bet tehnisko apsakošanu un arī tehniskos projektus, kas reālu ieguvumu sniedz. Bet tādā ziņā, ka mēs vairāk fokusējamies, un manuprāt, tas arī būtu prioritārāk sakārtot šos pašvaldības īpašums, kur ir tieši tādas pašas problēmas, ja ne pat vēl lielākas, gan siltumenerģijas patēriņa, gan elektroenerģijas patēriņa, slodžu. Šobrīd arī ir jaunas prasības pret drošību, kas ir noplūdes automātiem un dažādām tādām lietām. Līdz ar to, manuprāt, tā būtu pirmā prioritāte, jo, kā jūs jau minējāt, tad tiešā veidā sakārtot ēkas un to inženieru sistēmas ir pārvaldnieka darba plānā un atbildībā. Līdz ar to tāpēc mēs fokusējamies šeit, un tad, var teikt tā, ka, ja tas darbs tiks padarīts, tad arī fokusēties uz daudzdzīvokļu ēkām, bet
tā kā būvnieks vai kā uzstādītājs, es īsti neredzu, ka Rīgas enerģētikas aģentūra tā varētu būt. Ja vien kā pasūtītājs atkal piesaistot kādus projektus, kas varētu palīdzēt īstenot šādas lietas. Paldies! Paldies! Jautājumu slēdzam, idejas ir nodotas. Un šobrīd aicinu balsot par darba kārtības 8. punktu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra maksas pakalpojumiem. Balsošana atvērta. Par. Tā, un balsošana noslēgusies. Ar 12 balsīm sistēmā par un Daugavpolo kungs uz vietas šeit ar roku arī par. Lēmums pieņemts. Varbūt, Marit, tu gribi ziņot? Jā. Labi, Marit, lūdzu, tad būs ziņotājs domas sēdē. Šis mums ir jāpieņem domas sēdē. Un līdz ar to mēs pārējām pie darba kārtības pēdējā punkta, pie 9. par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras Rīgas enerģētikas aģentūra 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšana. Iespējams, šeit būs daudz atbildes, ko jau mēs tikko procesā uzdevām. Jānis Ikaunieks var teikt, ka šī ir pēdējā darba nedēļa un būtiski pēdējās darba dienas, līdz ar to viņš lūdza, vai viņš var pats par šo gadu pārskatu noziņot, tādēļ arī mēs viņu tā neplānot uzreiz ielikām šajā dienas kārtībā, tad lūdzu Jāni arī ziņo. Jā, paldies, un tiešām paldies arī par iespēju noziņot, lai nepaliek šis dokuments kolēģiem uz kakla. Tad pagājušā gadā Rīgas enerģētikas aģentūra turpināja attīstīt savus šos te funkcijas un uzdevumus, ko nosaka nolikums, koncentrējoties uz tādām 4 lielām daļām. Viens ir energopārvaldība un visu, ko ietver šī energopārvaldība saskaņā ar ISO 50001 standartu, procedūrām un rīcībām. Tad tiek reāli faktiski sagatavots monitoringa sistēma, kurā mēram un skatāmies un uzraugam datus. Esam noteikuši arī rīcības, kas ir brīvdienu un nakts režīmu, samazinot temperatūru tur, kur iespējams, lai, teiksim, samazinātu siltumenerģijas patēriņu tad, kad tas nav nepieciešams. Tāpat tās arī šī klimata programma, kas palīdz īstenot pēc tam identificētos pasākumus. Un, lai izpildītu ēku energoefektivitātes likuma prasības, kad no 2016. gada bija jābūt ēku energosertifikātiem, esam pieteikuši arī atbalstu Altumā energograntam un tika uzsākta 313 ēku energosertifikātu sagatavošana. Tad tas energopārvaldības nodaļas ietvaros ēku energoefektivitātes jomā pagājušā gadā tika sniegtas 333 konsultācijas, un ar konsultācijām mēs uzskatām tiešām darbu ar iedzīvotājiem pēc būtības un arī, teiksim, kas vidēji ir šīs 40 minūtes, kurā iedzīvotāji izstāsta gan par savu esošo situāciju, arī par šo ēku, par to, teiksim, kāds ir status vai biedrība dibināta vai nē, kāds ir, kur ēka atrodas ēkas atjaunošanas ceļā. Arī sniedzam šo redzējumu par tālākajiem plāniem un kopā strādājam pie ēkas atjaunošanas plāna. Tad sniedz arī 56 tālākas virzības konsultācijas, kur 56 ēkas arī uzsāk tālākas darbības vai, varētu teikt, atkārtot sazinājās. Rīkojām arī 46 informatīvās sapulces, tas ir tur, kur ēku iedzīvotāji devās pie daudzdzīvokļu ēkām informēt visus iedzīvotājus, nevis tikai šo te aktīvistu, gan par atbalstu Altumā, gan par atbalstu Rīgas enerģētikas aģentūrā un īpašumu departamentā un šiem procesu soļiem un arī mūsu sniegto palīdzību, kā mēs varam atbalstīt
Un tāpatās arī ziemas apkurses sezonas laikā gatavojam termogrāfijas, kas arī ir bezmaksas ietvers, lai pirms informatīvās sapulces parādītu iedzīvotājiem par šiem siltuma zudumiem un mēģinātu pārliecināt, ka tomēr ēkas atjaunošana ir būtisks rīks, lai samazinātu siltuma enerģijas patēriņu. Tāpatās arī tika organizēta dažādas informatīvās sapulces un ļoti būtiski, ka pagājušā gadā uzsākās Eiropas Investīcija bankas šī projekta atbalsta sniegšana energoauditiem, tehniskās apsakošanas atzinumiem un tehniskajiem projektiem, kur vienai ēkai iespējams saņemt pat 17 400 €. Tad trešais lielais bloks ir ilgtspēja un ir šī aprits ekonomikas sadaļa, par ko esmu ziņojis saistībā gan ar šo potenciālo jauno projektu, gan arī šo aprits rīcības plānu, līdz ar to plašāk nestāstīšu. Tas, ko es gribēju uzsvērt, kā jau atkārtošos, ka šī sadaļa galvenokārt ir tikusi finansēta no Eiropas Savienības projektiem, tāpēc arī skatoties par nākamo gadu, ļoti būtiski, ka teiksim, šī sadaļa tādā ziņā, ka ir drošība arī darbiniekiem un ja šis projekts noslēdzās un jauna projekta nav, ka šīs aktivitātes turpinās un arī no komitejas teiksim, tiek aicināti kolēģi uz sadarbnīcu iepazīties ar šīm aktivitātēm un redzēt, ko tas praktiski nozīmē arī dabā. Aprits ekonomikas jomā tad pagājušā gadā tika izveidota šī sadarbnīca, kur Valdemāra ielā ir iespējams jebkuram iedzīvotājam vai arī juridiskajai personai vai nevalstiskajām organizācijām ilgtspējas jomā kopā plānot dažādas aktivitātes un organizēt pasākumus, arī vienkārši telpas pieejams un iespējams arī apmeklēt šo kokapstrādes darbnīcu. Tāpēc arī pagājušā gadā uzsākās Bolderājas bibliotēkas dārza vai šīs pieguļošās teritorijas labiekārtošana, kur tika saņemtas iedzīvotāju idejas par to, kā viņi vēlētos redzēt šo teritoriju. Un šī gada ietvaros jau ir noslēdzies iepirkums, kur tad arī uzsākta praktiskā darbība. Un tad ceturtā lieta ir šīs informācijas kampaņas vai sabiedrības iesaiste un informēšana. Tad aģentūra kopumā neatsaka līdzdalību dažādos arī citu iestāžu organizētos pasākumos vai semināros, taču arī aģentūra regulāri organizē šādas aktivitātes gan projektu ietvaros, gan arī par daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, katru reizi fokusējoties uz kādu tā brīža aktuālajām tēmām, vai tas energokrīzes laikā tas bija par siltumenerģijas samazinājumu, vai pagājušā gada laikā gan par apkurs noteikumiem, gan par ēku atjaunošanu, gatavojoties Altuma jaunajai atbalsta programmai, gan arī par tehniskās dokumentācijas izstrādi, kas būtu jāizstrādā un kas dokumentiem būtu jāsatur. Tāpatās arī tika organizēta kopā ar komunikācijas pārvaldu, un paldies viņiem par lielo darbu, tāda plaša informācijas kampaņa, kurā tika izvietota informācija gan uz vidas ekrāniem, gan radio stacijā SVH tika atskaņots džingls par ēku atjaunošanu, informējot par to, ka Rīgas enerģētikas aģentūrā ir iespējams saņemt bezmaksas pakalpojumus un šo atbalstu. Tāpatās arī pieturvietās un sabiedriskajā transportā uz ekrāniem bija pieejama tāda informācija, un arī viens autobus un viens trolejbus bija apdrukāts ar informāciju par renovē.lv, kur ir apkopot viss atbalsts gan no Rīgas enerģētikas aģentūras, gan īpašuma departamenta, gan arī tālākajām iespējām saņemt finansējumu Altuma atbalsta programmā. Jāatzīst, ka tas rezultāts bija ļoti labs, tādā ziņā, ka vienu brīdi 50 ēkas gaidīja rindā uz šo konsultāciju, jo 8 konsultācijas dienā bija tas apjoms, kādu dienu arī 10, un tad bija vairākas, bija ēkas, kuras gaidīja, kamēr kolēģi varēs arī ar viņiem sazināties šajā plānotajā laikā. Līdz ar to arī šī informācijas kampaņa deva vērā redzamus rezultātus. Un projektu ietvaros kopumā pagājušā gadā, ieskaitot Eiropas Investīcija banku, piesaistīti un uzsākti 4 projekti par kopējo budžetu uz vairākiem gadiem 3 miljoni eiro. Un tad lielākais ir šis Eiropas Investīcija bankas, kas ir 2,46 miljoni.
Un lielākā puse, aptuveni puse no tā tiek arī piešķirt iedzīvotājiem, kas ir no 2,6, aptuveni 1,2 miljoni tiek līdzfinansēti tieši tajā tehniskajā dokumentācijā. Citi tādi lielākie sasniegumi ir šī pilsētas klimata līguma sagatavošana, saskaņošana Eiropas komisijā, kas dod iespēju arī, ko Treis kundze minēja, Rīgas mežiem strādāt pie purvu rekultivācijas. Un šobrīd citi aktīvi projekti noteikti, skaitā ar Latvenergo un Rīgas siltumu. Izveidot šī sadarbnīca, tāpatās arī Emperest projekta ietvaros ir izvērtēti perfluora alķīmisko vielu risku izvērtēšana Rīgas ūdenī, kas ļoti būtiski pirms jaunās direktīvas stāšanās spēkā, lai Rīgas ūdens varētu pielāgot savas iekārtas šo te vielu attīrīšanai, kas būs obligāta prasība. Tas īsumā viss par pagājušo gadu. Gada pārskatā norādīt arī finanšu rezultāti gan par klimata programmu, gan par budžetu, gan par Eiropas Savienības projektiem. Ir kādi jautājumi, priecāšos atbildēt. Lūdzu apstiprināt un virzīt uz domu. Paldies! Uzsākam jautājumu sadaļu. Batševičkungs, lūdzu. Labdien, Mikalniekungs! Daži jautājumi, kā parasti no manis. Tā sanāk, nauda nav galvenais dzīvē, bet tas ir viens no darbības vērtēšanas kritērijiem, un tā ir realitāte. Un es gribētu paskatīties šo dokumentu no ilgspējīgās enerģijas un klimata plānošanas ieviešanas punkta, salīdzinot to ar enerģijas racionālā patēriņa punktu. Un šeit mēs redzam, ka tika ieviesti dažādi projekti saistīti ar apgaismojumu, gandrīz uz summu, kas pārsniedz 2 miljonus. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka patēriņš elektroenerģijai no 21. gada ir pieaudzis. Jautājums, vai tā ir efektīva naudas izmantošana, un iespējams es kaut ko nesaprotu, un es redzu, ka daži projekti vēl nav pabeigti un tiek īstenoti. Kad tad sāksies tas Eldorado, kad mēs beidzot sāksim ietaupīt enerģiju? Jā, paldies. Tad katrai ēkai atsevišķi tas ietaupījums ir redzams. Tas, kas ir jāņem vērā kopumā, skatoties par visu mūsu rēķinu, ja tā var teikt, elektroenerģijas, ir tas, ka 21. gads ir vēl 3. rauns Covid ierobežojumiem, un bija skolas, kuras ik pa laikam bija šajā te karantīnā, vai 2. rauns, tad, kad bija ierobežojumi, un kad, ja kāds bērns skolā saslim, tad skola tika slēgta, līdz ar to patēriņš bija nelielāks. Tad 22. 23. gadā, ja ēka tiek pilnībā noslogota, patēriņš ir lielāks. Tāpatās arī kopumā tas objektu skaits mainās, un viņš ir mainīgs. Bet viņš ne tikai palielinās, bet arī samazinās, tā kā tas ļoti, ļoti dažādi. Es teiktu tā, ka, skatoties tur, kur šie projekti ir ieviesti, mēs redzam ietaupījumu katrai šai ēkai, bet arī šobrīd, pieņemsim, ar jauno ēdinātāju iepirkumu un maiņām nāk jauni ēdinātāji skolās, viņi uzstāda jaunas iekārtas un papildus iekārtas, kas no slodzes ziņā dažkārt cita arī automātus ārā un dažkārt arī palielina šo patēriņu. Tas, ko es gribētu teikt, nezaudēt cerības, ja nepieciešams, kolēģi var parādīt arī šos rezultātus par katru ēku individuāli. Varam arī parādīt, kur ir tās ēkas, kas rada to papildus ietaupījumu, salīdzinot ar citiem, ar tos bāzes situāciju. Bet tad apgaismojuma nomaiņa, pieņemsim, kā viens no šiem piemēriem, ir ļoti būtisks, jo šis apgaismojums agrāk vai vēl ir jāmaina. Lielākajā ir skolas, kurās ir arī T12, šis padomju laiku, rasnākas dienas gaismas spuldzes, kas ir arī tādā ziņā, ka tur ir arī šis magnētiskais palēdēs, viņas nedaudz dīts, un tā gaismas kvalitāte nav tik laba, un arī tas ietaupījums tajā skolā ir relatīvi liels. Tā ziņā es aicinātu vienkārši turpināt šo programmu un šīs aktivitātes īstenot. Bet uz lielo objektu skaitu, jā, kopumā skatoties, tā attīstība ir tik strauja, ka elektroenerģijas patēriņš nedaudz pieaugā.
Es teikšu godīgi, ka mani jūsu atbildi nepārliecina, jo nauda ir iztērēta beigās. Mēs vainojam Covidu, mēs vainojam jauno ēdienu piegādātāju un visu pārējo. Vai jūs varat atbildēt konkrēti, investējot 2 miljonus elektrībā pagājušā gadā, cik mēs ietaupījām megavatstundas uz 1 kvadrātmetru? Vai ir tāda kalkulācija? Es saprotu, ka šeit neiet runa tikai par gada pārskatu, bet man liekas, ka šeit iet runa par efektīvo naudas resursu izmantošanu. Es jau biju cēlis jautājumus par atteikšanos no fosilā kurināmā kapsētās, kur tā izmaksa pārsniedz ietaupījumu 50 gados, matemātiski saskaitot. Un man liekas, ka šeit mēs nodarbojamies ar līdzīgām lietām un līdzīgām projektiem, kur mēs vienkārši kaut ko mainam maiņas pēc, nevis vēloties iegūt kaut kādu materiālu ietaupījumu un rezultātu. Varbūt man nav taisnība, varbūt es kaut ko nesaprotu, bet matemātiski skatoties uz šiem cipariem, kaut kas neiet kopā. Es uzreiz nevarēšu atbildēt, cik ir ietaupījums 1 kilovatstundu, bet es domāju, šīs dienas laikā to var nosūtīt. Viņš ir. Tāpatās arī piesakot šo projektu klimata programmai, līdzīgi arī komitejās skaņojot, vidējais atmaksāšanas laiks apgaismojumam bija zem 10 gadiem, un arī tajās konkrētajās skolās tas sniedz būtiski ietaupījumu. Pareizais jautājums būtu, par cik vēl būtu lielāks elektroenerģijas patēriņš pašvaldībā, ja šis apgaismojums nebūtu nomainīts, tad tas pieaugums būtu bijis vēl lielāks. Bet mēs nezinām, kāds beigās. Nē, mēs zinām, vienkārši viņš nav atspoguļots detalizēti par 600 ēkām šajā gada pārskatā, bet Power BI sistēmā tādā ziņā, ka viņš ir pieejams viegli, mēs varam atsūtīt un parādīt arī to. Es varu jūs lūdzu palūgt atsūtīt to ne tikai mums, varbūt ar Dargapolova kungu, bet visiem komitejas locekļiem pa ēkām, varbūt, ja iespējams, Excel tabula pa gadiem. Un, ja iespējams, tajā ielikt arī tēriņus, kas bija iekļauti šo ēku renovācijā atsevišķi, mums varētu būt tāda informācija? Jā, mēs aizsūtīsim, kur ir pieejams visi enerģijas patēriņa dati par visām ēkām, un atsevišķi būs šie tēriņi, kas ir norādīti arī gada pārskatā. Paldies! Celīnas kungs, lūdzu. Jā, paldies par ziņojumu. Es mazliet paturpināšu iepriekšējos jautātāju. Sakiet, cik tātad ēkās šobrīd ir šis apgaismojums modernizēts apmēram un cik vēl tas būtu nepieciešams uz priekšu darīt? Tad burtiski tagad ir saņemti visi šie 310 energoauditi, kurā tā informācija detalizēti ir pieejama gan par apgaismojumu, gan par to, vai ir 1 cauruļu, 2 cauruļu sistēmu, vai siltummezglu un loku skaitu siltumapgādē un tam līdzīgi. Tā apkopošana, tad visi to pasākumu un rīcību apkopošana arī tiks iekļaut kopā ar šiem enerģijas patēriņa datiem. Jūs sistēmā to varēsiet redzēt, taču viņa vēl notiekās. Un tādā ziņā, ka šobrīd uzreiz atbildēt, cik ēkās vēl apgaismojums ir jāmaina, es konkrēti un detalizēti pateikt nevaru, bet, ja jūs man tā prasītu, es teiktu, ka lielākajā daļā vēl. Pēc cik ilgu laika varētu būt šis apkopojums, ko jūs minējāt? Mēneša laikā, tad šobrīd tiek no šiem energoauditiem izvilkt ārā visas rīcības, un nākamā mēneša beigās vajadzētu būt redzamiem tādiem pirmiem rezultātiem. Ļoti labi, es domāju, tad arī to mēs labprāt komitejā visu redzētu. Pēdējais jautājums ir bijis tāds punkts iekštelpu apgaismojumu pašvaldības objektos, tad izmantojot energoservisa pakalpojumu. Un tālāk ir rakstīts, ka var sakot, sagatavots izvērtējums, kur ir secināts, ka ESCO neatrisina situāciju.
vai tas ir kaut kāds arī plašāks izvērtējums, kas pierāda, ka ESCO neatrisina situāciju, ko varētu redzēt? Nē, es domāju, tas tāds dokuments, kur palasīt nav, bet tā galvenā doma ir tāda, ka jūs arī redzat šis apgaismojuma nomaiņas projekts. Mēs esam viņu sagatavojuši, uzskaitījuši ar ēku palīdzību 23. gadā. Viņš ir komitejā saskaņots, un viņš tika pabeigts tikai pagājušā, pareizi sakot, šī gada sākumā mājā. Tad gandrīz 2 gadi. Pagājuši šis laiks, kamēr tika nomainīts apgaismojums 55 ēkās. Līdz ar to arī par citiem projektiem tas izaicinājums ir fiziski viņus īstenot, pat tad, kad ir detalizēti zināms, kas ir jādara, pat tad, kad ir finansējums piešķirts, tā ieviešanas laiks sadarbībā ar citiem departamentiem ir ļoti gauss, un tāpēc mēs arī norādām, ka energoservisa kompānija būs vēl vienas šādas aktivitātes. Viņas energoservisa kompānijas neaizstāja tās rīcības, kurās ir lielākās problēmas, jo arī šajā klimata programmā līdzekļi vēl ir pieejami, un jebkurš var vēl šos projektus pieteikt. Tādā ziņā, ja šo līdzekļu nebūtu pieejami, tad mēs vairāk fokusētos uz energoservisa kompāniju īstenotajiem projektiem vai piedāvājumiem, bet šobrīd mēs neredzam, ka energoservisa kompānija spēja risināt tās problēmas, dēļ kā mēs nespējam ātrāk ieviest projektus kopā ar citiem departamentiem. Un tas ir tā lietas būtība. Labi, paldies. Jā, laikam tagad bija mana kārta tiem jautājumiem. Jūs jau nedaudz ieskicējāt, tātad budžeta programma 32.02.00 ilgtspējas enerģētikas un klimata rīcības plāna ieviešana 2025. gada budžetā bija it kā 4 miljoni. Cik reāli potenciāli būs iztērēts 25. gadā šajā programmā? 25. gadā vajadzētu būt iztērētiem kaut kur vēl 2,5 miljoniem. Tādā ziņā kaut kur aptuveni miljons, nedaudz pār miljons rastīti būtu tas, kas vēl ir pieejams. Jā, labi. Un tad par tiem energosertifikātiem, tas, ka es lūdzu, ka mēs varētu jau šonedēļ kaut ko, tad tas ir pārsteidzīgi, jā? Kaut ko jau varam uzskatīt. 2 būs auditora, Altuma pārstāvji, aicināt arī ekonomikas ministrijas un KEM un pārstāvji, lai... Jūs sakat, ka principā tāda apkopojums tāds reāls vēl varētu būt pēc kādu mēnešu, lai mēs secinātu to, kādas rīcības, piemēram, ir vajadzīgas, kurām rīcībām būtu vajadzīgas investīcijas, kurām tikai būtu vajadzīgas tāda atbildīga apsaimniekošana. To, kas ir nepieciešams, vai kādas rīcības, ko mēs varam kaut kā tagad pateikt. Vienkārši, ja jūs gribat redzēt kaut kādā veidā kopistiski apkopotu, kur viegli manevrēt un pārskatīt, tad tas būs tas, kas vēl būs. Jo es nevaru pateikt, piemēram, apgaismojums ir jānomaina no tām 600 ēkām 300 vai 250 vai 200. Tas ir tas, ko es varēšu pateikt pēc tam, bet kopumā, kas būtu jādara, vai kur kaut kāds aizķiešanās, vai kā to risināt, to mēs varam pateikt kaut vai tagad, vai rīt kopā ar auditoriem, kas arī neatkarīgi to ir novērtējuši un redz. Līdz ar to varēs arī izstāstīt. Bet tas apkopojums, tā doma ir tāda, ka, teiksim, šajā enerģijas patēriņa monitoringa sistēmā, kur mēs varam brīvi pārskatīt enerģijas patēriņu par elektrību, siltumu, ūdeni un ūdens kanalizāciju kopā un tām pašām CO2 emisijām. Būs klāt arī, mēs gribam veidot kā ēku lietas, kur jūs atverat uz šo ēku, jūs redzat ne tikai enerģijas patēriņu, bet arī to esošo situāciju, par to apgaismojums jauns, vecs vai cik daudz viņš tur ir, un kas tad būtu jādara, lai arī īpašuma departaments vai Rīgas nāmi var tam viegli prioritizēt, lai tad, kad ir kāda atbalsta programma, lai var parādīt uz šo ēku tāpēc, ka, un tur ir tā argumentācija, nevis tāpēc, ka citu iemeslu dēļ, piemēram. Okay, paldies, mēs esam aizgājuši ārpus gada pārskatu. Jā, piedodiet. Dogpolo kungs, lūdzu, jautājumiem. Jā, es uzreiz gribu palūgt man atvainot, ja es kaut ko esmu palaidis garām.
bet jūs esat enerģētikas aģentūra. Rīgas pilsēta ir lielākais enerģijas patērētājs valstī. Jūs vairāk kārt minējāt pašvaldības mājas, pašvaldības iestādes, runājot arī par pašvaldības lomu šī lietā. Sabiedriskais transports. Ir kaut kādi ietaupījumi pēdējo gadu laikā, teiksim, enerģijas patēriņā. Pilsētas apgaismojums, ļoti konkrēti tēriņi pilsētas apgaismojumam un elektroenerģijas tēriņi un arī naudas līdzekļu tēriņi. Kādas šeit ir dinamika? Es jau nerunāju par citām nozarēm, kuras arī diezgan konkrēts aplēses par to, cik mēs tērējam, cik mēs varam un cik mums vajag ietaupīt, lai iekļauties, lai sabalansētu ražošanu un patēriņu. Paldies! Mūsu pienākums, manuprāt, gan kā aģentūra, gan kā pašvaldībai nav sabalansēt ražošanu un patēriņu. Tādā ziņā pašvaldības uzdevums arī nav ražot enerģiju vai nodrošināt, lai tīklos būtu, atbilstoša frekvence vai būtu enerģija pieejama vai tam līdzīgi. Tādā ziņā pie ēku atjaunošanas iespēja robežās no šīs pašas klimata programmas, gan CFLA projektiem tiek uzstādīti, piemēram, saules paneļi, kur tas ir racionāli, tā lai lielāko daļu no enerģijas 80% patērētu momentāni, un tad 20% mēs parasti rēķinām, kas būtu pieļaujams, ko uzglabāt vai no akumulātoros, baterijās vai ievadīt tīklā. Bet ir valstī atbilstoši iestādes, augstsprieguma tīkli, sadales tīkli, kas šo situāciju arī kontrolē, un Rīgas siltums, kas kontrolē par tīklu balansēšanu, un aģentūras nolikumā nav šāda funkcija vai uzdevums. Līdz ar to es nemācēšu mums atbildēt, un to mēs arī neskatāmies un nevērtējam. Bet par Rīgas gaismu un sabiedrisko transportu, vai jūsu uzdevums ir bijis arī viņu energoefektivitāti vērtēt un kaut kādas rekomendācijas? Mēs lielākoties sadarbojamies tādā ziņā, ka šīs aktivitātes palīdzam noīstenot. Ir vairāk projekti, kas ir kopā ar Rīgas namiem, Rīgas siltumu. Rīgas satiksmē ir tāds lielāks tieši par mobilitāti šobrīd vērtējums, kuru mēs kopā mēģinam attīstīt. Bet no energopārvaldības viedokļa šiem uzņēmumiem ir savi energopārvaldnieki. Ja ir kādi kopumā kādi, es teiktu, jautājumi vai nepieciešamības vai atbalsts, ko mēs sniedzam, mēs strādājam kopā. Piemēram, Rīgas satiksmē mēs esam inicējuši saziņu vai kopā gājuši skatīties visas apkurs iekārtas, pieņemsim Ietāvas ielā, kur ir liela gāzes katla, kurus varētu pieslēgt pēc centralizētās siltumapgādes. Tas mērķis bija panākt kopā ar Austrumu maģistrāles izveidi. Tas nenotika, bet tagad šobrīd tur ir tādas visādas pieslēguma izveidošanas aktivitātes. Tāpēc tas arī Rīgas zooloģiskajā dārzā, lai nodotu visu siltumapgādes sistēmu Rīgas siltumam, nevis zooloģiskajam dārzam uzturēt pašiem savus enerģētiķus un apkopes un šādas lietas, bet vairāk līdzīgi kā ar citām lietām, tas ir nodalīts juridiskās sistēmas ietvaros, un mums nav tieša ietekme vai... Šeit runa ne tikai par ietekmi, šeit ir runa par informētību, jo, godīgi sakot, plānojot pilsētas attīstību, nevar apiet enerģētikas lietas. Jo pilsētā attīstās tikai tad, ja ir enerģētiskie rezerves. Tikai tā tas varētu būt. Lai zinātu, vai tās ir vai tās nav, ir jāzina, kāds ir patēriņš un kādas ir darbības, lai to patēriņu samazinātu. Tas ir arī zaļās politikas viens no mērķiem, starp citu. Jā, droši vien, ka pārmetums varbūt tiešām, ja tāds deleģējums nav uzdots šobrīd Rīgas enerģētikas aģentūrai, droši vien pārmetums varbūt ir viņiem tieši konkrēti nevietā. Tad mums arī jāskatās uz attīstības plānošanu. Tas nav pārmetums aģentūrai, tas ir pārmetums sistēmai, kurā nav izdalīts tāds ķēdes posms, kurš kaut vāktu informāciju par situāciju. Bez tā nevar iztikt. Jo kaut ko plānojot, ir jābūt tiešai bildē, skaidrai un nepārprotamai bildē par to, kā mēs izskatāmies šodien. Tikai tā var plānot nākotnē.
Vienkārši atkal, tad ilgspējīgas enerģijas klimata plānā un kopumā no enerģijas bilances viedokļa mēs zinām, cik patērē. Mēs nesakojam ikdienā līdzi katras kompānijas kapitāla sabiedrības patēriņam. Tā kopējā informācija ir zināma. Tāpatās arī ir noteikti pienākumi kapitāla sabiedrībām pašām uzraudzīt un plānot savu enerģijas patēriņu samazinājumu. Mēs zinām un apkopojam, ja kādas lielākas aktivitātes tiek ieviestas, teiksim, kur Rīgas ūdens, saules paneļi vai kādas lietas. Taču tāda praktiska darbība, mēs neejam regulēt viņu kontrolierus vai nedodam rīcību, ka jums tagad jāsamazina, spiediens ūdens sistēmā, tāpēc, ka jūs patērējat pa daudz. Tas ir noteikti katra uzņēmuma ietvaros. Manuprāt, tā sadarbība nepieciešamības gadījumā ir ļoti normāla. Tāpat laikā es arī neredzu, kas būtu tās papildus lietas, ko aģentūrai uzdot vai likt darīt, tā skaitā arī jaunajam direktoram, tāpēc, ka šie pienākumi, uzdevumi un rīcības jau īstenojās un tiek noteikts. Tāpēc arī visām kapitāla sabiedrībām ilgspējas stratēģijās ir rīcības, tā skaitā enerģētikas jomā, kuras mēs izmantojam, lai palīdzētu viņiem viņas noīstenot. Un, kā es teicu, ir vairāk kopīgi projekti. Līdz ar to man arī būtu jāsaprot, kas ir tas tieši, ko jūs vairāk redzētu konkrēti, kas mums būtu jādara. Bet, manuprāt, tā sadarbība ir pieklājīga un pienācīga. Jā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Debatēm nav neviens pieteicies, tad aicinu deputātus balsot par darba kārtības. Lūdzu. Varam iet uz priekšu? Jā, tad aicinu balsot par darba kārtības 9. jautājumu par Rīgas valstspilsētas pašvaldības aģentūras, Rīgas enerģētikas aģentūra 2024. gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Jā, tātad balsošana noslēgusies. Esam saņēmuši klātienē 11 balsis par, 1 atturas un ar roku. Dalga Palovkungs, kāds jūsu balsojums? Nebalsojat? Nebalsojat. Jā, tātad lēmums ir pieņemts. Tas arī bija mūsu darba kārtības pēdējais noslēdzošais jautājums. Tātad par šo ziņoju es. Domas sēdē, un tad jālūdzu sekojiet līdz nākamajām sēdēm, sākot ar 9. septembrī, kādu brīdi pastrādāsim katru nedēļu, jo mums tiešām ļoti daudz tie jautājumi rindas kārtībā gaida. Līdz nākamajai sēdē. Paldies! Sēdi slēdzam!